Čau visiem, mēs esam no projekta komandas. Es esmu Marta, Viktorija, Aleksandrs. Un Harijs. Šodien mēs nedaudz parunāsim par mūsu projektu tādu kā apkopojumu, gan par konferences, gan par projektu. Un es domāju, mēs varētu sākt ar to, kā tad mums vispār gāja šajā projektā, ar ko mēs iesākām. Domāju, mums pagāja viss šis projekta laiks ļoti forši. Mēs ieguvām jaunas zināšanas. Sanāk, mēs sākām ar to, ka mēs visu saplānojām, sadalījām uzdevumus. Mums sanāk, ar Martu bija uzdevums aptaujas. Mēs vērojām vai vērtējām to skaitu, cik ir vispār mūsu skolā to veipotāju. Un sanāk, pašā sākumā veipotāju skaits bija apmēram 37%. Tas ļoti daudz īstenībā. Jā, un tāpēc es varu piebilst tam, ka tie cilvēki, kuri veipoja, tagad lielākoties viņi neveipoja. Mums samazinājās līdz pa 17%, un tas diezgan ir liels skaitlis. Kaut arī, ja padomā, tad liekas, ka tas ir diezgan mazs skaitlis, bet var sajust to, ka tagad daudz mazāk palika to veipotāju. Es domāju, ka varbūt tas ir tāpēc, ka mums bija dažādas lekcijas, kā tikšanās gan ar speciālistiem, gan ar sportistiem, kuri par to visu īsumā pastāstīja. Un galvenokārt tas, protams, vairāk ietekmē uz jaunākajiem, uz pamatskolu. Es gribu piebilst to, ka veipotāju skaits samazinājās tā īpaši ļoti jaunākajās klasēs, sākot ar 3. un 2. klasi. Turpat jau nav to veipotāju, kā bija pašā sākumā. Un tas jau ir ļoti labs tāds kā iesākums. Un es domāju, turpināsies tas skaitlis samazināties. Un par tām nodarbībām mums bija ļoti daudz dažādu nodarbību ar coachiem, kas deva mums kā otru iespēju tiem veipotājiem saprast, ka var kaut ko mainīt savā dzīvē, aktivitātes arī var saplānot. Īstenībā uz to pareizāko pusi visu darīja. Harī, vai tu domā, ka mēs arī varētu kaut ko izdomāt tā, lai arī vairāk vidusskolēnu sāktu atmest veipošanu? Es tā domāju, ka jā, mēs varētu izdomāt veidus, kā varētu palīdzēt vidusskolēniem atmest veipošanu. Protams, pieeja pie tās atmešanas būs vajadzīga citādāka metode, jo viņi nav gluži tā kā viņi ir vecāki nekā bērni pamatā. Ja? Viņiem vajadzēs tur citādāku pieeju pie tā. Un tas nebūs arī pat tik vienkārši tā principā. Jo viņi ir tā kā vecāki, viņiem vajag citas metodas pie tā, lai varētu to. Tad vispār, kā jūs domājat, cik apmēram procentu no vidusskolēniem varēja atmest veipošanu? Ja tā pateikt. Manuprāt, tie bija kādi 7, varbūt 10% no visa. Bet lielākoties, ja tā padomā, tad tie bija mazākie, kuri redzēja un dzirdēja, kas var būt, ja tu veiposi. Tāpēc, ka viņi tagad jau sāk par to biežāk runāt. Ja, piemēram, redz kādu veipojot, viņi sāk runāt to, ka nomirsiet vai vēl kaut kas. Un tā kā, arī sūdzās visu laiku. Un viņi arī jau tagad saprot to, ka tas ir slikti. Ko tad mēs vispār tādu kā veidojām projekta gaitā, kādus kā priekšmetus, kā plakātus, piemēram, kādus saukļus, kuri palīdzētu jauniešiem to saprast, kas tad vispār tajā visā ir veipošanā. Sanāk, to vairāk mēs ietverām konferencē.
mēs veidojām tos kā banerus, kas tādi kā atbalstai vai ko darīt, tāda kā motivācijai tādai, ka tad mēs veidojām mums kāpņu tajā, kā to? Kāpņu telpā. Jā, kāpņu telpā tos uz sienas mēs rakstījām, zīmējām, ir kā attēli, motivācijas arī tā. Arī, piemēram, kāpņu telpā tur ir uzrakstīts, piemēram, veipot ir slikti, tur, piemēram, visādas tādas frāzītes, un arī bieži, piemēram, tie pat mazie nāk pa to kāpņu telpu, skatās, lasa un saprot to, ka, nevelti to bija uzrakstījuši skolnieki, un varbūt tiešām ir slikti, tāpēc viņi aizdomājas, un vēlāk viņi saprot to, ka labāk ir sportot un dzīvot labu dzīvi. Tāpēc, jā. Un kā jūs domājat, vai šie mūsu veidotie QR kodi ar saiti uz kanālu, vai vispār jaunieši to labprāt skatījās, vai viņi pārsvarā, tā, kā jūs domājat? Es domāju, viņiem tajā varbūt pašā sākumā, kad viņi saņēma tos QR kodus, viņiem bija ļoti interesanti. Domāju, viņi ir paskatījušies. Protams, varbūt ne visus tos podkastus, bet dažus varbūt ir noskatījušies. Kā arī varbūt, piemēram, daži cilvēki, no sākuma tur, piemēram, neinteresanti un tā tālāk, viņi tur neskatās. Vēlāk, piemēram, kāda draudzene bija paskatījusies un pateica, tur tā, es to un to uzzināju, paskaties. Un tam, piemēram, cilvēkam, viņam paliek interesanti, un viņš sāk skatīties, un viņš vairāk sāk aizdomāties par veipošanu, to, ka to nevajag darīt. Un tā kā mums septembrī bija pie mums atbraucis teātris, kuru, protams, vajadzētu pieminēt, jo tur arī mums izstāstīja par tām atkarībām, ar tādiem kā dzīves piemēriem. Vai jūs domājat, ka jaunieši arī tajā ieskatījās un varbūt arī tur bija kaut kāda ietekme? Pasaka, jaunu. Vai zvanu Matijā? Un tā kā mums septembrī bija tāds kā atbraucis teātris, un tur stāstīja par atkarībām, tur gan par smēķēšanu bija, gan arī par alkoholu, bet tas jau tā vairāk uz citu tēmu, vairāk mums tas iet uz veipošanu. Tad kā jūs domājat, vai no šiem piemēriem un dzīves tiem stāstiem jaunieši varēja būt tā, ka jaunieši saprata to, ka, tas ir slikti? Es domāju, ka iespējams lielākā daļa saprata, jo klausoties citu tādu kā atsauces citu, viņam šis teātris deva to iedomāties, pārdomāt par visām šīm atkarībām. Tāpēc es domāju, ka jā, viņam to spēja. Kā arī, piemēram, tās tēmas, tas teātris bija pārāk realistisks, un tur bija pārāk viss šitās tēmas, un tur arī runāja par tādām tēmām, kur tiešām ir diezgan sāpīgas tēmas. Un man liekas, katrs skolnieks atrada sevi tajās tēmās, varbūt kādu paziņu, varbūt vecāku, un arī aizdomājās par to pat veipošanu, ka labāk nevajag to darīt, lai savējo dzīvi audzēt un lai varētu, piemēram, dzīvot veselīgu dzīvesveidu vest. Un, Harī, kā tu domā, vai vajadzētu vispār biežāk tādus kā pasākumus, kā teātra izrādes taisīt, lai jaunieši vispār tad kaut ko sāktu dziļāk iedomāties par šo visu? Es tā domāju, ka jā, vajadzētu vairāk šitādus līdzīgus pasākumus veikt priekš jauniešiem. Protams, kā kuram tas ietekmēs tie pasākumi, bet labāk, ka ir nekā, ka nav, principā.
Nu, jā. Un es domāju, ka mēs varētu tagad atgriezties pie tās konferences. Kādi tad vispār bija tādi kā konferences tādi rezultāti? Kas tur ar prezentācijām, kā tur bija vispār? Nu, mēs sanāk tādu kā kopsavilkumu izdarījām, uzrakstījām tajā prezentācijā visus pasākumus, visas tikšanās, un mēs apkopājām to, ka tieši šis lika jauniešiem aizdomāties par veipošanu, un īstenībā tas ir ļoti labi dēļ mums, jo mēs saprotam to, ka šis viss darbs bija paveikts nevelti. Tāpēc, ja atgriežoties rezultātiem, mēs varam tos procentus redzēt, ka ir krities, un ļoti stipri ir krities. Nu, es domāju, mēs varētu piebilst par mūsu izstrādātajām metodēm. Nu, kā jūs domājat, vai jaunieši kaut ko varētu veikt līdzīgu, kā mums metodē bija tur veipotē dienas grāmatu, vai, piemēram, tur sevis atalgošanu, vai atrast kaut ko citu, nodarboties? Manuprāt, jaunieši varētu to darīt. Man liekas, viņiem būtu interesanti to darīt. Bet man liekas, ne visi to grib darīt. Un vajag arī stimulēt uz to. Piemēram, arī var sadarēt ar kādu. Tas, piemēram, tur, nezinu, līdz jaunajam gadam tur pamatīšu veipot. Un tad viņi sadar, un, piemēram, ja viņš kā nepārstāja veipot, tad sāk, piemēram, darīt kaut kādus uzdevumus, ko ievēlēs cits. Nu, arī piemēram, tās veipotāja dienas grāmatas, man liekas, diezgan interesanti tas ir. Arī cilvēks var pats saprast to visu un izanalizēt kārtīgi. Un kā arī saprast, vai vajag viņam to vispār darīt. Sanāk, jā. Tas, es domāju, tāpat. Vienīgais, man liekas, ka tas skaits, kuri spētu to izdarīt. Nu, protams, visi to var izdarīt, bet cik tā gribēšana ir atkarīga no paša cilvēka. Viņa iespējas, jo jā, katrs var izveidot, bet ne katrs var to vēlāk saprast, ko viņš no tā gribēja teikt. Tāpēc tas ir atkarīgs no cilvēkiem tikai. Nu jā, varētu tas taisnība. Paldies, ka skatījāties un visu labu! Atā!